Tur viss kārtīgi. Kāpēc mums ir moka? Tur ir tikai biezumi palikuši. Viss? Kas jādara? Jā, es nezinu. Vajag sakt mokās. Pat esmu arī viena. Cik daudz mokās jūs noskatījāties? Cik jūs redzējāt, jā? Man šī patīk. Bija ļoti labi. Nu, dāmas un kungi, mums ir skatītāji! Live show. Let's go. Amazing. Jā, šodien mūsu galvenā tēma ir fizmatdienas. Ak, Dievs, nevar būt. Un mūsu viesi ir Alberts un Kaspars. Kas tev par? It's fine. Jā. Albert. Kaspars. Kaspars? Alberts? Nē. Kas ir Alberts un Kaspars? Bet kas jūs esat? Es nezinu, es vienkārši pasaules kaut kādus cilvēkus, bet kas jūs esat? Kāpēc tieši jūs esat šeit? Kā jūs saistīti ar fizmatdienām? Es biju zināt mājā šodien. Kā tu esi saistīts ar fizmatdienām? Apmeklēju. Viņš pagājuši gadu laikam bija. Es pagājuši gadu biju. Ko tu darīji tu? Drošāk. Es gribēju teikt dzēru, bet tad es padomāju, vai arī tādas vārdas nedrīkst lietot. Tu vari. Bet, kamēr es nedzēru, es organizēju fizmatdienas. Pagājuši gadu. Hei, labi. Jā. Neviens ar lielu un ideālu komandu. Pasākums sanāca. Man vismaz liekas. Jā, bija labi. Bija labi. Un kāpēc tu esi šeit? Jā, sveiki, esmu Kaspars. Es šogad organizēju, esmu galvenais organizators fizmatdienām. Cerams, arī būs labi, vai vismaz ok. Daudz, kas jauns plānojas, būs labi. Uzzināsim pēc 2 nedēļām. Jā, 14 dienas. Jā. Bet, jā. Nē, tā kā tu tikko biji 140 un tu vēl tikko bija 240. Drīz būs 14 stundas. Es domāju, ka bija 240, tas nebija sācis neko darīt. Braucu līdz šur. Man bail pirms izmēģinām. Labi, vai kurā kursā jūs esat? Pirmajā. Precīzāk. Mēs esam, kā tas saucās, fizika, kvadrātiekavas kopīga, kvadrātiekavas angļu valoda. Tas ir mūsu kurs. Maģistrs. Jā. Diezgan precīzi pateikts. Tā Luisā ir rakstīts. Sanāk, ka šogad nav jūsu pirmās fizmatdienas. Būtu dīvaini, ja jūs pirmā gadā jau organizējat fizmatdienas. Kā jums gāja jūsu pirmās fizmatdienas? Kādas sajūtas bija tā kulta? Es biju ļoti noguris. Ko es darīju pirmajās fizmatdienās? Es palīdzēju ar vizuāļiem. PR daļu un tā. Es taisīju video. Jā, tu tur nedarīji neko pirmajās fizmatdienās. Tur bija Vanaga. Nē, es palīdzēju Vanagai un video taisīju. Es biju vakara vadītājs apterī un es laivu braucienu naktstrasi organizēju un bija ļoti nogurdinoši. Un es dabūju mēnešu aktīvis par to tajā gadā. Ļoti labi. Interesanti. Es arī taisu vizuāļus, tikai šogad. Jā. Ko es... Paralēli mēģināju redzēties, ko es darīju pirmajās fizmatdienās. Es organizēju personību vakaru. Viņš bija ceturtdienas vakarā. Ceturtdienas vakars ir vakars pirms live brauciena. Attiecīgi, pirmkārt, tur bija interesanti, teiksim tā. Vismaz mana organizatoriskās puses. Beigās pasākums 10, man liekas. Attiecīgi liela daļa cilvēku skrēja, es arī tajā skaitā mājās vēl fiks sakrāmēt somu, lai tā kā 8 no rīta pat būtu atpakaļ un autobusā kāpt. Pārējās dienas es spilgti neatceros, izņemot
laivu braucienu. Tas bija jaudīgs laivu brauciens. Tas bija tas sakritušie koki. Yes. Jā. This goes on record. Es vēlos vēl kādu laivu braucienu, kur ir tā kā actions, ka tu celies ārā, velc laivu, kā pāri kokiem. Nevis vienkārši 3 dienas sēdi. Kāpēc tu ģeorolī? Jā. Un tad izkāp kā zombijs. Albert, ģeorolīs būs taču Es atvainojos. piekdien. Paldies. Brauc tajā? Tas ir Daugavpils kaut kad jābrauc. Pagaid, kad ir Daugavpils nākamā nedēļa? Šonedēļ. 20. Bet, pirmdien. Bet tu vari ģeorolī aizbraukt pa to laiku. Nē. Nē, es kaut kad aizbraucu ģeorālijā, bet idejas, ka jā, tas bija riktīgi jaudīgs laivbrauciens. Jā, bija pirmās iesvētības dubļu cīņās. Kā Jā, jums gan arī gāja? atstiep, kā tas bija forši. Kā jums gāja jūsu pirmās dubļu cīņas? Es laikam Jūs nepiedalījos. uzvarējāt? Es pirmajās nepiedalījos manā gadā. Jā, es savukārt gan arī, jā, es gandrīz parāvu kaut kādu hipotermiju something. Nu, tipa, tā cīņa gāja tik nenormāli ilgi, ka tā kā vienkārši bija absolūti nenormāls pārgurums un, Tas bija viens no augstākajiem laikam laivbraucieniem, nu mūsu jā. pieredzētajiem vismaz. Laikam pa nakti bija vienā naktī, Mīnus pirmajā viens. bija -1 or something. Otrajā naktī taču bija nenormāls lietus. Jā, tas arī. Jā, mēs vēl bijām paņēmuši, sanāk, 2 teltis. Es biju paņēmis vienu, kas ir tā kā depo 10 eiro telts, kura tā kā, nu, ķipā, skaidrs, ka viņai ir viena kārta, tu aiztaisi, durvis pa vidu aiztaisi ciet, tā kā viņas nav savienotas ar apakšu, ķipā, attiecīgi tev durvis tā kā nedaudz ieguļās, un viņas ir kā piltuve, caur kuru viss tek vienkārši teltī iekšā. Un mēs tur izdomājām, nu labi, negulēsim paši, vismaz mantas ieliksim. No rīta pamostamies, ūdens mantas. Jā. Tur taču gada cirvis arī vēl... Tas bija tas episkais. Tas bija tas episkais gada cirvis. Tas ir tas, kur saņēma Rūdis, ne? Vai Rūdis saņēma cita gada? Viņam nav Rūdis ir saņēmis. devis gada cirvi. Es nezinu, Viņš nav saņēmis. Nē, viņš nav saņēmis. Tas bija cits. Šitais Rūdis, bija jā. tas fujaks. Tas foi. Tas Kas fojaks. Kas Vi- mums vi- stāsties? Es nezinu, tas jau daudz stāstīts. Bet, Tā var izlasīt pie durvīm ārā. Jā, tas ir vienīgais, kuram ir vesels 2 lapas sarakstītas. Viņš nevarēja ietilpt vienā. Jā. Kur bija jūsu pirmais laivu brauciens? Kas tas bija par upi? Tā ir Brasla. Brās. Tas ir Māris Ne- Brasla. netālu no tevis. Jā. Kaut kur uz Nu, jā. Cēs pusi. Jā, brauciet ciemos. Netālu no manis. Es adresu tūlīt nosaukšu. Jā. Nosauc, es pat nezinu. Es arī nezinu. Man liekas, es dzirdu, ka kaut kāda bija arī sniegs uz laivu braucieniem. Tas nebija jūsu gada? Ne? Nē, mums Nē, nebija. mums bija beigās lietus. Jā. Mums bija lietas. Mums Nu, bija labi. lietas. Nē, es esmu vienmēr iedomājies scenāriju, ka upe aizsal, mēs ierodamies upe aizsalusi. Un tad viss ir vienkārši čilo krastā un tad 3 naktis pavada uz krastā pie sākuma. Mums vajag būt. Ok, nu labi. Man bija tikai viens laivu brauciens. Bija fun. Pagaid. Aha. Jā. Nu, tāds ir, ka tu jau tik nenormāli ilgi studē. Tā kā. Jā. Tik vecum. Jā, tik veci. Thank you. Balsti- Es esmu balsti- vecāka tu par balsti tevi. visu Es esmu SP. vecāka par tevi, jā. Jā. Ko? Es esmu vecāka par tevi, tu nezināji? Jā. Tik vecum. Mums ir starpība tikai mēnesis. Neuztraucies. Esmu dzimusi jūlijā, tu augustā. Kurā gadā? 3. Neticu. Ejam tālāk. What? Labi. Albert, kāpēc tu pagājušajā gadā tā kā gribēji kandidēt par galveno orgu? Tā kā, kāpēc? Tāpēc, ka aizpagājuši gadu man neievēlēja. Jā, Es biju 2. kursā Erasmusā, ko starp citu iesaku aizbraukt visiem. Baigi labā lieta. Kā minimums, tāpēc, ka, ja tu paņem visus stilīgos kursus 2. kursā, tad tev 3. kursā nav ko mācīties. Bet, jā, nu es attiecīgi kandidēju attālināt, tas bija rudenī. Otrakārt man pretī bija Vera, un jā, viņi norganizēja tik labas fizma dienas.
I'm so sorry, man vienkārši ir trauma no lūs. Un. Jā, nē, nu, es jau biju izlēms jau 2. kursā, 3. kursā es sapratu, ka es joprojām gribu. Es atvēru to pašu gadu prezentāciju, gadu iepriekš taisīto, es sapratu, jā, viss joprojām aplājas un kandidēju. Jā. Sapratu, ka tur būs bišķiņ jaudīgi taisīt fizmadienas, rakstīt baķi, darbs un vēl kaut kas. Eksāmeni tieši tajā laikā arī iekrīt treškursniekiem. Nu, sagāja. Tas nebūtu jautājumi, bet... Ne, feel like attālināts, tur ir big disadvantage. Jā, nē, nu, jā. Bet jums bija rudenī vēlēšanas uz to amatu? Jā, tas ir, tam ir, jā. Ja mums... Tas bija decembrī, ne? Nu, semestrs rudens. Novembris, decembris. Decembris ir rudens. Iekavās semestrs. Labi. Novembris, decembris, nu, tipa, jā, un tad jau pirmā sēde arī tur bija, un... Bet tu gribēji vienkārši tā kā, es biju galvenas orts fizmadienas, vai tā kā kaut ko jaunu, vai atstāt savu vārdu fizmātu vēsturē, vai vienkārši for fun. Jā. Jā, uz visu. Nē, tāpēc, ka pirmkārt nenormāli stilīgi, otrkārt pašam drosmīgi labi pieredze. Un, jā, vienu gadu, vienu gadu tu esi piedalījies un attiecīgi nu jā, pie sevis tā sapratu. Pirmo gadu tu piedalījies, ja tu organizē 2. gadā, tad tu uztaisītu copy-paste. Ja tu esi redzējis 2, tad jau tu saproti, ko citu tu vēl gribētu inovēt. Kas kaut kādā mērā labi sanāca. Kaut ko mēs pamainījām, jā. Nu, kas bija jauns tava gada? Kas bija jauns? Šitais ten... Sporta diena. Sporta diena? Nu, būtībā ceturtdienas pasākums vienmēr ir peldošais pasākums. Izdomāju, manuprāt, diezgan foršs sporta diena. Šitais ten Fmokatons bija vismaz, tā teikt, mēģinājums iesākt to visu tradīciju, ka, nu, nevis iesākt, bet es kaut, ka nevis tikai traļi vaļi visu tusiņi, bet arī kaut ko pievienotu vērtību. Tas jau bija arī vairākas gadā. Jā, zinu, vienkārši citā, manuprāt, tas citā formātā nedaudz bija. Nu, tā kā minimums tas, ka ir ārējais organizators, tas, man liekas, ir jau kā minimums ļoti laba lieta. Viņi bija diezgan trash, bet ideja bija laba. Bet, jā, nē, man ir blackouts. Es kaut ko atbildēju. Labi. Nē, es atceros, ka jūs arī izdomājat tur izmainītas... Mēs lielo pasūtījām. Jā, lielais karogs. Tas bija nozāks jau 2. dienu. Kad mēs bijām... Es tā cīnījos, un lai salikt visas finanses, un tur 3 reizes, kuru finansējumu, kur kas ko kā. Tad ģeogrāfi paņem un nopizdīja karogu 1,5 dienā. Pimpauši. Jā, bet tagad es draudzos ar geogrāfu priekšsēdētāju. So mēs varam viņu nozagt? Nē! Ja viņa nozaks karogu. Ja viņa nozaks karogu, mēs nozakam priekšsēdētāju. Kad viņam būs savas šīs geogrāfu dienas, vai kā viņu sauc. Vienkārši nevajag nozakt izmet karogu. Tas ir vienkārši. Jā. Tieši tā. Nu labi, kāpēc tu kandidēji? Good question. Nē, nu, man forši ir, tā man likās organizēt, bet, nu, galvenais ir, es tā kā kaut kad domāju, kas ir tas, ko darīšu izmetienās šogad. Lai braucējiem tā kā negribējās 3. reizi, gribas arī kaut kad izbaudīt to. Tātad, nu, domāju, ka kādi citi pasākumi mums ir, nu, varbūt afteris kaut ko varētu jaunu, modernāku izdarīt, bet tas nebija cits, kas kandidē, un tad domāju, nu, varbūt arī par izmetienu. Tu varēji kandidēt par PR šogad. Nē, Būtu AI generated. Esmu pensijā, PR kopš 1. kursa. Es tikko saprotu, ka, nu, ja tā padomā, šeit sēž tā kā 3 Kaspari.
ko tas Please do elaborate. Nu, tā kā, tu pagājuši gadu laivu braucienu taisi to... Naktrasi? Nē, Tu biji uz Dubļaciņām. Jā. Un es to darīšu šogad, jo viņš negrib... Spoileri! What the hell? Nē, tur būs kaspas. Bet viņš Tu varēsi blīpot. cīnīties ar Evelīnu šogad. What the hell? What do you mean? What the hell? Tur ir viena roka. Nē, man bija Ar ideja, vienu ka es varētu aiziet rokas savais muguras, un tad Jā. tā censties, bet... Tu netiks ar savu dubļos un netiks augšā. Bet I feel like tur būtu milzīgi, var izmēģināt, tur vajag trial Skaties. iepriekš, jo es domāju, būtu milzīgi stalemate, ka mani nevar apgāzt, un es nevaru viņu apgāzt, so just like, stāvam. Tas nav tā kā Valdis pret tevi, tu pret Evelīnu. Tas nav tik traki. Es nedomāju, ka mani varētu apgāzt. Nē, bet tā kā... Tad ar rokām. Tu Evelīnu nenogalināsi. Nē, jā, bet who knows? Nu, labi. Šoreiz Jā. varbūt ieliminēt masku, lai, ja tev degunā līda tas papīrs, ka viņš izlikt. Jā, es varu dot atsauksmes jāpaš. Es taču pelpot nevarēju. Tāpēc, ka, tā, kad tu esi fiziski piekusts, nevar caur degunu pelpot. Tā kā telpot ar muti. Tā kā, ja tev ir papīra lopta, un tu nevari ieelpot, tā kā vienkārši pielīt. Jā, man vispār vajag instrukcija, kā tu tur tā kā... Man bija tā kā John Cena moments. Man tagad, kad beidzas, tu uzreiz tā. Jā. Man patīk, ka mēs šo nofilmējam, tā kā... Mums ir labi braucienu video, kurš ir tikai... Viņš nav tā kā visajam atvērts. Bet jā, tur ir tās mirklis, kur tu paradījies. Es pat nejūtos redzēs, viņš to video. Jā, jo tu... Ja tu aizgāji no SSS. Jā. Jā, es nevarēju. Tur bija gan fizmadienas, gan laivu braucienas video. Poši. Jā. Ko gribēs Es domāju, ja ieliminē masku, tad tā tev nelidīs mutē. Vai man vajag kaut ko izdarīt ar matiem, lai viņi arī būtu... Tev nepatīk tev lien mutē, kas par? Kāds man saka? Jā, tā bija mati kaut kā blendojās ar to, kas bija bildē. Tur nevarēja pateikt. Vai nokrāsot matus. Man te nebūs, man vajag kaut kā. Labi. Šogad ir 55. fizmadienas, jūs zināt to? Es neticu. Nē. Ir 50 izštās. Es nezinu. Nē, kaut kad mēs Tu zini vislabāk. Es pats neatceros vairs. Kaut kad bija viens raksts kaut kādā 2010. Gada fizmadienā LV mājaslapā, ka tur ir šīs ir apašs skaitlis fizmadienas. Mēs taču pagājuši gadu domājam par šo pašu tēmatu. Vienkārši nodefinējam, ka šogad ir 69. fizmadienas. Nē, bet tas Šogad arī? Katru gadu ir 69. fizmadienas. Nākamgad varbūt 67. Nē, fizmadienas vēl sens pasākums. Tas jau kulturāliem 69 cilvēkiem. Jā, nevis kaut kādiem šitādiem jauniem bēbīšiem. Ok, kas būs jauns šogad? Kas ir jauns šogad? Jā, kāpēc vispār vajag nākt šogad uz fizmadienām? Es nevēlos. Šogad ir. Kā pasākuma ziņā mums ir orientēšanās uz zinātņu māju. Kas ir tas ceļojošais pasākums, kurš katru gadu ir jauns, bet orientieris kaut kad bija pasākums, bet šoreiz tas Mūsu ir telpu. viņš nebija pirmoreiz, jā. Jā, tad šogad ir telpu orientēšanās, drusku citādāk. Būs arī Fmokatons, visiem iesaku pieteikties, ir drusku citādākā formātā. Un to vadīs cilvēks, kas liekas ļoti apņēmīgs, ļoti daudz ar to nodarbojas un cerams būs ļoti kvalitatīvi. Un viss progresā, bet mēs arī vāksim ziedojumus priekš Rīgas zoo, tā kā mums dzīvnieks katru gadu mainās. Šogad ir lidvāvere, tad būtu arī labi, kas nav tikai maskots, bet arī kaut kādam labam mērķim aiziet, tad mēs centīsimies vākt ziedojumus.
Lidvāverēm, un tas ir viena no jauninājumiem. Jā, bet pēdējā Lidvāvere Latvija bija redzēta tikai 12. gadā. Nē, zoodārzā viņas eksistē. Jā, Zoodārzā viņas eksistē. redzējuši. Lidvāvere, ne? Es neesmu redzējis Lidvāveri dabā, bet es nezinu, vai ir bet viens zoo viņiem ir. Tā jā, viss būs tas. Arī šogad mums ir biedrība. Tad viss daudz, kas iet ar turieni. Un, Jā, varat ziedājumus arī biedrībā vienkārši skaitīt. Jā, ļoti daudz galvas sāpes. Es nezinu, vai es izdzīvošu līdz izmadienam ar visām biedrības lietām, kas jādara, bet dzīve atviegla. Kurš šogad notiek laivu brauciens? Laivu brauciens notiek pa Tebru, Tirsā. kas ir kaut kur uz Liepājas pusi. Upe šķiet ok, dažas krācītes, sākums tāds kā pašaurs priekš plostiem, bet Vai katamarāniem. Jā, vai katamarāniem. Tebra, liekas, fine, būs drusku jāpāra. Tā ir tāda vairāk čuhņaināka upe, kā pēdējos gadus, bet I feel like tā būs vieglāka par pagājušu gadu, jo bija tas vējš. Tas vējš gaujā bija šausmīgs. Tur nevajadzēja būt vējiem, ja tur baigi daudz koku, tur nav tā kā atklāts. So, I feel like tas būtu vienkārši airē, un tev vismaz nepūšu atpakaļ kā pagājuši gadu. Man liekas, gauja būs easy peasy, vienkārši čilo, tad tur vajag katru visu laiku vējš pūšu pretī. Un... Nu, jā. Liela upe. Bet mums bija fenomenāla bilde. Parasti nav tik traki. Es iestarpināšos, mums bija fenomenāla komandas bilde, kā kaut kas bija nofotografējis mūs no malas. Tā kā mēs trīs vīri laivā, tā kā burtiski šitā, Mūsu komandās. Jūs? Jā, es pirms kādām 2 nedēļām beidzot gāju caur Fizmadienu bildēm. Normāli. Tā kā laiva arī burtiski tā kā mēs tā esam, snāk 2 sēž vienā pusē un 3. lej šautas otrā pusē. Bet līs lietus un pūš pretvējš, attiecīgi 2 sēž un airē te, katrs no savas puses, un tad tas, kurš ir pretējais, mums bija lietussargi 2. Es biju paņēmis. Attiecīgi vienu šitā te, un 3. cilvēks tur 2 lietussargus, un tad mēs tādi 3 mazi rūķīši vienkārši zem lietussargiem airējamies. Bija forši. Vai tev šogad arī būs tā komanda 3 vīri? Nē? Nē, mani uzmet. Jā. Vai tu būsi viespār šogad? Ko tu darīsi? Brauc vai nebrauc? Ko tu darīsi? Negribi mani. Es to neteicu. Wow! Nē, es Būšu, jautā. sorry. Būs. Jā, piedod lūdzu. Būs. Jā. Nu, tu laikam arī būsi. Viņam nav obligāti jābūt. Viņam vienkārši jānodrošina, ka notiek. Nu jā. Kas man jānodrošina, ka notiek? Bet tu Evelīna visu darīsi. Kāds sakas ar Fizmadienām tam pasākumam? Es cerēšu būt gana sakarīgā stāvoklī, lai atbildētu uz jautājumiem labākajā gadījumā. Tev vajag to vienvietīgo laivu, kur tā kā... Nu, ģipā gumijas kaut kāda super maziņā, kur vienkārši striķītī piesēnēs kādas citas un... Tu būsi tajā vienvietīgajā laivā. Man būs cik tur kvadrātmetru plus, tur varēs tev peldriņķi mēs iedosim. Labāk nekā braukt vienu. Bet jums būs cieta laiva? Vai mīksta laiva? Mums nav lielais katamarāns, bet mums būs 2 maziņi, kuri var, kā tie tur Power Rangers apvienosies, un tad būs liela laiva, jā. Kad vajadzēs, kad mēs gribēsim bloķēt... Saliktenis. Nē. Saliktenis. Kad mēs gribēsim bloķēt visu upi, tad mēs saliekamies kopā un tad prasam naudu par to, lai cilvēki izbrauc cauri. Jā, cilvēka nafta. Mēs būsim pirāti, mums vajag nozākt visu naudu no viņiem. Upes šaurumā. Mēs bloķēsim upes šaurumu. Jā. Mēs realistiskā būsim, kā tas Evergreen kuģis, kurš iestrēga. Jā. Suezas kanālā, pirms cik tur gadiem. Tas ir akurātāk. Jā, es nedomāju, ka mēs iestrēgsim. Mūžu pašu gribas. Nu jā. Es
ļoti ceru, ka šogad laivu brauciens būs silts. Nebūs liels un ērts. Pagājušajā gadā nebija Nemīļs. tik traki. Laika salaca bija visperfektākie laikapstākļi, tad gauja bija uz vienu dienu tāda pasūtīgāka. Otra diena bija fantastiska. Jā, tad... Nē, nu, pēc trenda tur kļūst sliktāk, bet, nu... Fizmati nav sausiņi. Agrāk vispār kādas tur mazmājiņas, tur vienkārši tolts rullīts lāpstiņu un mežā. Jā, un šodien Normāli. atdzīvinām tradīciju šogad. Jā? Jā, vienā nometnē. Viena nometne būs tā baigi šikā, ja tur būs dzeramais ūdens, tur viņš teica, ka var kafiju no rīta pats iedāt krosāniņus, nopirkt kanēļu pulciņus, un tad otrajā būs vienkārši lauks. Un tad mēs viņiem vienkārši izārdīsim ar dubļu cīņām pļāvu. Nē, viņam nē. Un tad otrajā būs vienkārši lauks, kurā maybe ir pelis. Pāles nav tik traki. To, no pirmajā nometnē ir ūdens uz vietas, otrajā ir ēdiens uz vietas. Tur, jā. Jā. Krosans spēle. Ne visi ēd gaļu, diemžēl, ne visiem būs ēdienas. Tu vari arī neēst gaļu no peles. Mantas spalvas. Dzert asini? Vai kas? Vai dzert asinis ir nevegāniski? Probably. Nē, vai tas ir ne veģetāriski ir labāks jautājums, jo veģetāriski ir gaļa. Nē. Dzīvnieku izcelsmes. Vajag pajautāt Kārli. Kārli, vai tu dzertu peles asinis? Nav veģetārietis vai vienkārši? Jā, vai tas iet uz veģetārietis vai vienkārši tāpat? Jā. Tu esi veģetārietis vai vegāns, ja tu dzer asins? Slapīrs. Nē, vegāns un nē. Eksperts runā. Labi, Fizmadienas nav tikai laivu brauciens, mums arī būs ČNP. Jā. Vai es būsiet šogad uz ČNP? Jāpiesakās. Ko? Jāpiesakās. Jā. Rekur, šeit sēž galvenais orks. Es esmu pieteicies. Cik ir jā. procentu aizpildīt? Viens. Mums ir viens cilvēks Ir pieteicies. 18 komandas no 25. O! Laiks drīz beigsies. Jā. Man taču komanda prasīja, vai es pieteicos, man bija tāds, jā, tūlīt pieteikšu mūsu. Pagājušajā nedēļā. Jā, ČNP, nu, līdzīgi kā pagājušajā gadā Angārā notiek. Jā? Domāju, būs labi. Pa cik? Finanses es nesēdīšu. Šeit, bet Tikpat vai sūdīgāk vai sakarīgāk? Es nezinu, cik bijis. Laikam vairāk, ne. Bet, nu jā. Nezinu, ko komentēt par ČNP. Jāskatās, kas vinnēja šogad, tas pagājuši gadu bija... Tu atceries? Nē, tur es cīnījos nosargāt 3. vietu no beigām. Jā, that sounds about right. Es domāju, mēs bijām kaut kur vidu. Bet, jā, pagājuši gadu vinnēja. Būs kaut kāda spēcbalva īpaši neatapīgākajiem. Tā kā, par kur varbūt dalībnieki nezina, bet tā kā beigās apbalvo. Vai akmeni iedot. Nu, tad ķipa, nu čota kaut ko. Jā, kaut kur būs geogrāfija. Pagājušajā gadā es par šito kaut kam šeit teicu, ka vat varētu. Lai tā kā ir arī prieciņš otram galam. Nevis tā kā tu atnāc, tad tu aizēji. Ideja nodeva, ejam tālāk. Es domāju, vinnētājs arī. Nu, nē, akmeni jau Nē, nu, smilts. Nē, nu, jā, at some point, ja tu redzi, ka jau, nu, esi uz beigām, then you just have fun, you know. Tad, nu, mums jau, mēs bijām vidū, mums bija ļoti jautri. Jā, mēs tur necentāmies īsti. Es zinu, ka Evai bija ļoti jautri, jo viņi bija pirmie. Tā kā nopakšējās. Es tā gribu, lai viņa šogad būtu tā kā... Kas bija viņa komanda? Mīgs un Alis. Kur? Es domāju, kurš tu biedri gāja? Alis ir aktivists. Ka tu vari nezināt Alis. Es nejautāju, kas ir Alis. Es jautāju, kas ir Mīgs. Labi. Jā. Jums arī vajag pieteikties uz orientieri. Tu saki. Uz kādiem pasākumiem tu būs daži? Uz visiem. Uz visiem, jā? Uz visiem. Nav izvēle. Tu neiesi uz kvantu fizikas Es gribu šodien lekciju? kaut ko dabūt. Jā. No tā. Tu kaut ko dabūsi.
Ja, uz visiem pasākumiem aiziet, balva šogad būs. Man varbūt var neticēt, jo iepriekšējo gadu pieredzes, bet visa ideja jau ir. Man tas ir to listā. Tagad jau pat augšpusē. Bet ko Darāmajiem darbiem. Bet ko tu plāno darīt? Tā kā to, ko es tev pateicu, bet... Nē, tā ir tava ideja. Tu gribi kaut ko citu, bet var tā kā secīgi, ka var krāt tās lietas. Var. Var. Var arī padomāt. Būtu jāmok Agneta, laikam, vai kas zīmēja pagājušajā gadā. Daudz zīmēja. Daudz zīmēja. Dažs zīmēja. Es, Marta un... Es jau viņai pasūtīju savu lietu, lai man rezervētu. Jā. Balva būs. Tu neesi Mokatonu pieteikusies, Doma? Es būšu tur kā orks. Bet tur ir reāli tā kā iesaistīt darīs lietas. Kā man? Kā darīs? Kurš cits piedalīsies, ja ne paši? Labi. Nē, vispār es domāju, ka es taisīšu bildītas. Tad tur jau Kristur. Viss. Aprokās argumenti. Kā mums nedomāju, ka tur vajadzētu? Lai mums Tik daudz cilvēku! Kā aizskrēs no viena gala līdz otram tajā, lai visu sapfotografētu, vai es fotogrāfs, jā. Jā. Neies uz kvantu fizikas lekciju? Cilvēki kaut kā, nezinu. Šogad cilvēki grib iet uz lekcijām. Fizmatdienās. Tagad, who has ever done that? Kurš teica, ka mēs gribam? Jūs esat guļāni? Jā. Ne, tu nē. Redzēju, esmu redzēju. Es vienkārši jāpasās guļāns uz Mokatonu. Jā, un Zāģeru arī. Pagā, mums Zāģers būs. Zāģers, prātā. Otrdien. Zāģers nebūs. Viņš nebūs uz ČMP? Nē, viņš būs uz ČMP. Tad mēs brauksim kopā ar viņu. Kur? Ar Zāģeru. Ja viņam uz velosipēdu uzliksiet virsū. Viņš palīdzēs iekārtot agāri. Mēs trijos beigas. Kā brauksiet ar viņu, tad viņš būs tā kā palīdzēs iekārtot. Jā, viņam nav ko darīt citu. Nē, uz ČMP viņš būs. Mēs ar viņu pusdienojam. Kur vēl viņš būs? Lai braucienā maybe. Es kaut kam vēl teicu, lai braucienu no pasniedzēja. Viņš neskatās, viņš tāds puspasniedzējs, viņš ir drīzāk fujeks. Es? Nē, Zaģers. Nē, bet kaut kāds man šeit nav tā kā pasniedzējiem, sanākiem arī teicu. Barinov man šeit, kas kaut ko... Jāatgādina vēlreiz, vai? Jānovācās ir pasniedzēji. Barinovs uz šeit tā pieteicās, ne? Laikam. Jā? Viņš kandidē pašlaik. Viņš ir pašlaik vienīgais kandidāts, kurš varētu dabūt balvu par visu aiziešanu, ja viņš uz laiku brauciem piesakās. Nē, bet, kad es gāju runāt ar vadību, viņi tur Lācis teica, ka kaut kad viņi ir, viņam bija vadības plosts kaut kad, kad Lācis bija dekans un Bulugins tur visus aizsūtīja. Kurš teica? Ko teica? Lācis to teica. Lācis teica. Tad pie Lācis tagad jāaiziet ar šo pašu teikumu. Jā. Es varu viņu paņemt mūsu komandā, es domāju. Arī mazajā piepūšamajā. Jā. Es domāju ar riņķiem. Bet nē, jā. Vai Langinas nebija labi braucienu pagājušajā gadā? Nē, viņi visi ir Zāģers, Langins, viņi visi grupiņā brauc. Parasti. Bet pagājuši bija kaut kāds, ka viņi uz brīdi atbrauc, ne? Vai Viņi nebija pagājuši. Vienkārši nebija. Jā. Bet parasti viņi ir. Viņi katru otro gadu pagājām sanā. Nebija Rudolfa, tad bija mana pirmajā, nebija mans otrajā. Vai bija šogad? Langinam ir ļoti ikonisks, vēsturisks tērps, kādā viņš vienmēr brauc laibraucienā. Mēs vienreiz esam redzējuši. Viņš vienreiz izdomāja necēt. Nē, bet man liekas, ka viņš tā kā tā dara. Viņš kaut kā šeit komentē, ka viņš tā jau sen dara. Zaģiem jau vajag krūstu dabūt. Ja? Jā, vēl vienu vajag viņu. Vienu? Jā. Ķipa, šo gadu, tā kā. Jā, atbrauks, jā. Jā. Tad jābrauc.
Nu, visiem jau rausas. Ok, labi, man ir tāds ļoti egoistiskais jautājums. Kā jūs šogad novērtējat PR? Nevar novērtēt nesēžu sociālos tīklos. Tā. Kas par? Nu, tāds kurs. Man laikam viss termiņos, kas bija Viss bija šī tā novēlēts. plus mīnus bija. Tur tos. Es tur laikam neesmu. Nē. Ralfs! Nē, tas neesmu. Vai kur tu esi? Jā, Ralfs! Bet, viss safe jau, laikam sajiet. Tā ir Budereva. Jā. Varbūt vajadzētu, jā. Nē, tā vai tad... Man šitos Tad vajag. nebija tava bildīt uz gājām. Šķiet, ka nē. Par... Tā ir Baibas or something, vai Baiba fotografēt jau tavā gadā. Tā aizkārt pēc viņas. Safe, viss labi. Kā jums Nekas nav beidzies vēl. So, nevajag atslābt. Jā. Jāsāk strādāt beidzot. Jā. Es tev vēl, ka šodien kaut ko jautāju, jo jums ir lietas, jā. Lai ko darīt. Kā jūs novērtējat Febu? Tā kā mums reku visu... Lai braucien. Nu, Lai braucien video ir? Gan Jā, sen. tikai ir, vakar ieliks. Jau sen. Viņš ir tāds enerģisks. Tāds savs. Savs. Jā. Savs. Tas mēs laikam, Es biju nofilmējis alternatīvo, taču. mēs laikam pārāk augstu latiņu uzlikām, jā, un tur jau. Es taču šodien nofilmēju alternatīvo. Pirtī. Jā, to var citur ielikt. Jā. Febe, gonna be honest, Es parādu. es vairāk nobalsoju par Lidvāveri, jo domāju, ka to varēs Flopīru uztaisīt šeit. Nebija Korgija dibens būtu labāk, bet nē, Lidvāveri Bet cik foršām. filmēt Vismaz, un Lidvāverē vismaz mums aiziet tas Rīgas zoo, ka var izpalīdzēt Jā. labāk un tā. Jā. Nu, rekur mums ir Minecraft. Lidvā. Minecraft. Viņa šitā dara, vai? Tā viņas lido. Viņa līdz uz šitā, ne? Viņa tā kā sēž tā kā... Viņa neflapo? Nē! Nē, es zinu, ka ne, bet Nē, kā tā var doties. Kā lidmašīna. Šitais ir actually, kad Raulīču vēl lidot, tad ir laikam kā es kustās. Anyway, jā. Bet, Jāuzspēlē Minecraft. Jā. Datorķim viņš ir atvērts serveris. Vai tu viņam visu laiku- redzēji mūsu video uz 1. aprīli? Tas bija pirmo... Ne. Jā, redzēju. Pak tas bija... Bet serveris ir taču. Jā. Tas bija joks. Nē, nu vispār mēs varam varbūt paprasīt Ievu un Normundu uztaisīt. overrunot varam- viņu pasauli. Izglāb visus vergus villagers tur. Mēs varam vienkārši datoru serverī. Visi aizčāpējam kaut kādā stūrī un Bet vispār, izmetu stūrus. bet vispār bija cilvēki, kuri gan TikTok, gan Instagram tiešām prasīja to, tas kīnus un visu, kā šis saka, tekstūras. Mums jau bija serveris kaut kāds attaisīts. Šeit stāvēja. Bija? Tas dators Dators bija un tika mēģināts. Nē, bet serveris strādāja kādu laiku. Es nozagu Dragon Egg un kaut kur noliku. Bet jā. Es kaut kur gribēju. Like 2 nedēļas un tad tas dators tika atslēgts. Jā. 2 nedēļas un tas bija. Vispār par PR. Fizmatienu lapā Facebookā laikam vajag tur gada fizmatu ielikt, jo tehniski tas ir nolikumā, ka tur vajag tā ielikt. Kas pagājuši gadu netika sekots? Vispār Faceit ir informācija arī. Jā, par pasākumiem, jā. Bet jā, pagājuši gadu nebija par gada fizmatu tajā Facebook lapā, kas tehniski ir pret nolikumu. Jā. Marta, ar to Vispār, naudu. kurš izmanto vai- Facebooku? Kurš izmanto Facebooku? Par viņu vismaz nāk notifi kaut kā. Un tur tā, Es nezinu, nevaru. tur tāds Man tā kā- mierīgāk viss ir. Instagramā tev... Viss kaut klāts virsū. Jā, un Facebookā uzreiz tā, kur ir man? Exactly, tu vari lēnām iedziļināties. Jā. Tas ir pirmais posts. Like. Follow. Alberts to izmanto, es domāju, biežāk nekā Instagram. Es esmu... Es arī Es diezgan bieži tad nolaikoju kā 2. vai 3. cilvēks, jā. No 3. No 3, jā! Nē, es ik pa laikam ieju. Es vēlu tur ieju paskatīties, lai Daša ir ielikusi tās lietas. Bet jā.
Jā, man tā jāprasa atpakaļ naudu. Viņa nelikumīgi to Kaut dabūja. kā dabiski neiet Facebook. Tā kā, kad es domāju par PR, man tā kā, man jāizdara Instagram, tur jānofilmē mokās. Un Facebook? TikToks tikai galvā. A tu TikTokā jauki tos video? Jā. Bet tā arī es... Nevar Snapchatā? Snapchatā? Snapchat. Man nav pat Snapchats. Mums vajag Fizmātu Žēl, es Snapchat. nevaru tev sūtīt smieklīgas Fizmātu bildītes. Snapchat. Jā. Kurš būs galvenais Fizmātu Snapchat? Mums ir tā kā viens telefons šeit, kaut kāds telefons. Nē? SP telefonu. Vot SP jāieliek telefonu. budžetā. SP telefons. Tā, priekšsēdētājs mums Vienkārši vajag Nokia. SP telefonu. Budžetā uz nākamo gadu SP telefons. Bet jā. Lai mums būtu Fizmātu Snapchat un visiem sūtīt, katru dienu, kas nedēļ. Jā, par Fizmatdienu. Kā es jautāšu jums, kā jums šķiet, kā jūs redzat Fizmatdienu nākotnē? Kas notiks pēc tam? Pēc tam? Kas organizēs nākošās Fizmatdienas vispār? Ļoti labs jautājums. Es arī par to domāju. Es nepazīstu tos sīkos tagad. Man Es zinu tos, liekas- kurus es zinu. Man liekas, varbūt Karls. Labi, jā. Visas Kārli novērs. Tos būs ko? Tu negribi organizēt Fizmatu? Kā tu vienkārši visu dari? Tāpēc nevajag valdi, vienkārši visu dari. Es nezinu. Varbūt kāds no pirmiešiem. Varbūt Eva. Ja neviens negrib, tad tas automātiski defaultojas uz nākošo kultūras virzienu. Tur nebūs. Ne, pagaid, es gribētu teikt, kas par to organizē laibraucienu, un tad organizē laibraucienu. Tad tagad organizē Fizmatdienas, un tagad arī organizē Fizmatdienas. Pa divi visu. Nē. Varbūt Evelīna nākamgad organizēs Fizmatdienas. Bet nē, viņa būs bakalaura stāvs. Es nezinu. Man arī bija baģis. Nu, tur tā interesanti. Sajiet. Nu, ne visi Es dabūju 9. Sajiet, taču var. Labi. Ok. Es nezinu. I feel like cilvēkiem ir vairāk bail iesaistīties lietās un uzņemties lietas kopš mūsu gada. Tā mūsdienu jaunatne. Nu jā, mēs taču esam labākais kursus. What? Ne. 2 Fizmatdienu organizatori, tur Bērnkārts, Valters tas ir vienkārši ikona. Mēs visu darām faktiski. Ko jūs darīsiet bez mums? Mēs taču pēc gada mēs pensionējamies. Jā, pēc gada viss beidzas. Mums bija priekšsēdētājs. Nē. Anija, no mūsu kursa. No, Jā. Mēs runājam par mūsu kursu. Jā. Kas nav bijis no mūsu kursa, kas ir bijusi neaizpildīta pozīcija? Ir? Priekšsēdētāja vietniece, kultūra. 2 kultūras. 2 kultūra. Kas vēl ir valdē? Akademiskais. PR. Finanses. Akadēmiskais bija laikam Marta Čirkainā mūsu gadā. Jā. Finanses bija Annija. Bet blodā ir bijuši. Jā. Jā. Mēs visu esam izdarījuši. Jā. Bet pēc gada Maltas. Tehnika. Nav svarīgs par ko. Bet mūsu kursā ir priekšsēdētājs, PR. Tehnikas cilvēks. Kultūras virsietu gada aktīvīs arī Gada vat- mūsu kurs, kas vēl? Nu, kas vēl? Kopš mūsu gadu nav bijis labāks depozīta vedējs. Tā kā tas Jā, tas arī ir vienīgais nozīmīgs. Bet, Cik nē, reizes? pēc mums būs krīze, mēs Fizmatdienas viens balvām gads iespējams. viens gads un sayonara. Atceries taču vēl pagājušajā gadā vēl vismaz tā kā Kristers uzradās pa brīdim. Kristers rodas, tā kā Krišjāns pa brīdim vēl ganījās. Man Krišjāns vēl prēm ganās, bet tā kā viņi tagad ir peace out. Vēl viens gads un tad sayonara. Bet tā kā pirmieši, pirmieši nezinu, kas ir Kristers, varbūt. Nu jā. Nu, Tā kā Sargais taisīja Joker kārtas, viņam bija tāds, ko likt tā kā uz Jokeriem, viņa tāds, varbūt vajag Rudolfu Kristeru, un jaunā Annija tāds, kāpēc ne Kārli? Tā kā,
Viņa nesaprata, kāpēc tā kā Rudolfs un Kristers darāt uz Joker kārtīm. Jā. Dievs. Kā laika pienākuši. Vispār baigā paužu nomaņa diezgan ātri. Jā. Vispār studijās kā tādās. Es piekrītu, jā. Palielam, tā kā, turnovers, kad 3 gadi. Parasti baķa laiks. Ne, maģistrāli vēl arī rekordi. Nu, jā, kaut ko ārpus kārtas kaut ko padara, bet ideiski, jā. Vat nākamgad mēs sēdēsim, tāpat kā Krišāns tagad, mēs vienkārši sēžam kabinetos augšā un ierādam mēs pasākumiem. Jā, maģis ir darba raksta. Maģis darba, jā, pareizi, nākamā gadu vēl viss ir okei. Aiznākamgad. Ko? Nākamgad mēs vēl studijas un mēs kaut ko daram. Jā, aiznākam gadu, ko tu plāno darīt aiznākam gadu? Es nezinu. Te pārāk sarežģīts jautājums. Baķi rakstīt. Anyways. Jā. Viss vēl notiek? Viss notiek, jā. Bet, jā, kā mums jautājums, jā, kas būs nākotnē Fizmadienām? Vai būs Fizmadienas tādas? EZTF dienas? Ui. Galvenais, es ļoti ceru, ka tā kā Fizmadienas. EZTF dienas kaut kāds lūdzu. Mēs saglabāsim visas savas tradīcijas, tā kā, ka tas būs ļoti spilgti, ļoti skaļi un tā kā. Nu jā, tāpēc ir biedrība arī. Nu viens, ka tas būs aktīvs tik ilgi, kamēr būs cilvēki, kas to tur aktīvi. Diezgan vienkārši. Es negribētu, lai mums būtu, tā kā, lai mums nebūtu Fizmadienas un būtu kaut kas tikai, kā fakultāte. Labi, ja mums būs EZTF dienas, it's fine, bet vajag saglabāt Fizmadienas taču. Jā, tāpat kā... Un es teiktu, mums vajag sporta dienu, Nē, paskrien ārā. Vispār? Kā domā sporta dienu? Vispār, jā. Mums vajag Tu gribi rīta sporta vingrošanu vienkārši aktivitātes. atdzīvināt? Vai starpbrīžos? Mums nebūs ritrosma šogad. Ha? Kas pār? Par ko iet runa? Ritrosma mums būs. Kas pār? Fizmadienās? Jā! Pagājuši gadu vai tad bija? Kaut kas notiek no rīta vispār. Pagājuši gadu bija. Pagājuši bija. Jā. Sporta dienā. Jā, ja sporta diena. Es No. teikšu katru dienu. Bet man šajā aizpagājuši nebūs uz Laivbraucienā Pirms nav. laiva braucienu. Gan jau būs kādos 9 jāizbrauc. Jā. Bet, jā, tā kā datoriķi jau paļubom arī savu datoriķu dienas turēs dzīves geogrāfi arī. Nu, tā kā Jā. tikpat ļoti arī mēs. Jā. Un pat nav tā, ka mēs esam pēdējie, kas vēl turās un tad mēģina nepazaudēt. Mēs esam pēdējā fakultāte, kur tā turās. Pārējie jau... Čipa kā fakultāte domā datoriķi un geogrāfiju. Tādā ziņā? Nē, nu, fakultātes. Kā IZPF, visa jau apvienojas pilnīgi. Nu, tāpēc, ka viņiem jau nav nekas arī bijis pirms tam. Nav bijuši kaut kādas psihopātu dienas. Nē, viņiem nebija psihopāta dienas. Es redzēju, Viņi savas mazliet savādāk. ka Nu, tas ir astronomija, astroloģijas sort of thing. Nē, bet viņi beidzot sāk darīt kaut ko ar naudu. Jā? Ja iepriekš tā kā atcerēt, mēs viņus pasaucām uz mūsu balli, ko tu organizēji. Jā. Bet viņiem bija tāds viedīgais, kas viņiem dotēja visu naudu vienkārši tajā vienā ballē, jo nekur citur viņi to neizdarīja. Jā, mēs taču, Ziemassvētku balli mēs taisījām reizē ar, jā. Kas tikai man tāpēc, lika- ka viņiem bija lielākais budžets no visām fakultātēm. Kas man lika justies vecam drusku, ir, ka es redzēju kaut kādu postu, laikam, no ekonomistiem vai kaut kā, ka viņiem bija kaut kāda viktorīna. Tur bija tā kā, kas bija IZPF iepriekšējais nosaukums. Ja mums tas bija PPMF, mums bija sadarbība nevis Jā. IZPF, un tad tas, ui, tas jau viktorīnas ir vēstures jautājums. Jā, kas tur bija? Pedagoģijas un psiholoģijas un mākslas fakultātes. Pedagoģija, psiholoģija, mākslas. Jā. Jā. PPMF. Mums ir viens no kubiem, kaut kur tur zem tā Jā. O paslēpies, nozakt. Jā. Jā, tā kā jātur aktīvi. Pamatā, kā jau man liekas, daudz problēmas atrisinātu tas, ka pirmīši maksimāli daudz un maksimāli spējīgi visu laiku verbēt.
Baldoni, jā, bet arī semestru gaitā. Pirmajā semestrī vēl viņus visu laiku, visu kaut kādi var, arī semestri vidū vēl kaut kas, tāpēc ir iesvētības. Bet, jā. Vēl kaut kāda novirza, kas ir bijusi tā kā tagad pirmieši kaut kā vairāk uz uzpuiet savā ziņā. Ja mums fakti tikai Annija. Jā. Mums valda ir 6 cilvēki. Es un Annija, vai Annija ir kaut kā saistīts ar Luspu? Nē. No 6 cilvēkiem 4 ir tā kā ļoti aktīvi iesaistās Luspā. Jā, un jo aktīvāk tu esi Luspā, jo mazāk tu esi fizmatos. Jā, tad vien. Ja mēs varam, mums vispār nepisantā, domāt. Jā. Man tuvākā saikne ar Luspu bija vienreiz gadā zvans no Krišjāņa par laivu braucienu. Jā. Nafig Luspa jāuztur fizmatu biedrību. Lāt. Mums būs 10 biedri biedrībā, ja apstiprinās nākošajā valdes sēdē. Mums vajag 12, lai sustainably turētu bankas kontu atvērt. Pēc pirmā gada tu vajadzēs 5 mēnesi maksāt. 12 biedrus. Kā var bankai biedrībai būt zaudējumi? Vai biedrība bankrotē? Jā. Nevar bankrotēt pat. Bet jums nav tādas nostalģija no tā, ka, visi jūs neesat tik aktīvi SP tagad. Mēs esam stilīgākie kā ever. Bet Nezinu, ko tu vai jums netrūkst tā sajūta? Kad jūs bijat tik jauni. Es neteicu, ka esmu mazāk aktīvi. Labi, šodien vajag, jā, kā tad. Tu esi aktīvs, jā. Tu darīs mandātu dabūs, ne? Jā, tev drīz būs mandāti. Jaus, nopietni. Jā. Mēs būsim iekļuvuši SP neko nepulsojot. 0. Kādi laiki pienākuši? Mēs neko nedarījām. Nē, mēs plānojām, mēs domājām. Jā, mēs padomājām par to neko nedarījām. Neko nevajag darīt vienkārši. Tad jau kaut kur balsis radās. Jā, savervējām. Bet, misot var to vienkārši sajūt, ka tas pirmīts un tev viss ir svaigs un jauns un nezināms. Tagad ir tā kā, fizmadienas, atkal fizmadienas. Ir viss skaidrs, organizēt fizmadienas, kas tur tāds tev jāizdara. Tā kā tas un tas man darīšanas maina. Tā kā pirmo reizi, tu kā pirmoreiz organizēji pasākumu, nekas nav skaidrs, kaut ko tur pats uz savu galvu. Tad vispār pusceļā saproti, ka tā kā, taču jāparunā ar to, kas pagājušajā gadā to darīja. Jāpaprasa ieteikumi. Vai vienkārši vispār nav jāprasa un pašam kaut kā jāuzmaharē pasākums. Un tā kā, fresh viss tāds. Tas bija nice. Jā. Par aktivitāti ir cits lietas, ko darīt. Tas ir tā, ka tagad ir jūsu kārta pienākusi taisīt, mūsu kārta baudīt. Jā. Es arī iedomājos, ka laikam būšu viens no vecākajiem, kas uz Fidī būs. Tā kā tas bijis uz visiem Fidī. Anni laikam vēl. Man pirmais gads, kurā es nebraucu. Jā. Man Es arī visiem pārējiem Būs es, Anni, Kvēselīgais, kas visvairāk tur bijuši. Vēsel arī brauc? Jā. Oh, damn. Ko tā? Tu neesi vecākais. Es neesmu vecākais, tas ir, jā. Es arī šogad nebraušu uz Fidī. Oh, no. Jā, arī man pirmais gads. Jo. Ko tu darīsi? Darbs. Gan attaisnot. Kad piekdienā, sestdienā? Sestdien. Kur tu strādā? Es pasniedzu dēļas bērniem. Ko tie bērni pazaudē sestdienā? Tu vari atrast bērnus arī Lietuvā. Jā. Bet man Skaties, vienkārši uzdabo un tev... Nē. Es nevaru veselu stundu teikt bērniem. Tas vēl dabs vairs nav jaunajām paudzēm. Tas arī tagad ir vēstures Viktorīnās jau. Šajās vaši nav. Kā sauca šo kustību? Jā, tas tas Viktorīnā. Kas izpildīja šo kustību?
Jā. Šo. Jā. Vai kur lidvāveri lido? Tagad Jā. Vai tas ir balēts? Oh my god. Viņi tagad dara, es nezinu. Visu, ko Kārls dara, to dara arī 8 gadnieki. Kaut kā tā. Jā, fair. Jā. Jā. Ha? Jā, exactly, rekur. Nē. Nu, ko tev stāst savi bērni? Kādus mīmus viņas? Mīmus? Viņam ar 2 gadi, viņi nezin vārdu mīmi. Viņi var nostādīt kājās. Jā. Aiziet, dari kartuvielu, Viņi jau runa, viņi jau kustās, viņi jau... Tā kā. Viņi kustās jau arī, kad piedod. Bet viņi ir... Viņi saka 67. Viņam ir 2 gadi, viņi nemāk skaitīt līdz 2. Kādi ir 67? Nu. Es vēl nevaru tā kā, nezinu... Ar viņiem braukt uz Lietuvu? Nē, tā kā izlaiks to nedēļu un teikt, ka citā sestdienā būs 2 reiz ilgāk. Nē. Viņi sarunā ar kaut kādu vienkārši Mana drušku, darba kuru tā. vadītāja būs sacensības tā kā ar citiem bērniem. Un viņi būs Lietuvā. Sarunā ar kaut Es kādu drušku, domāju, kas tavā vietā jā, es novada. arī tā kā... Tu jau vari vēl braukt uz vakaru. Tā kā Sergejs ieradās, randomly kaut kad naktī atbrauc. Un viņš brauca prom pēc tam Kā arī agri. atbrauc sestdien? Tu esi sestdien. Nē, sestdien ne. Pēc darbs. Sestdien. Skaties, piekdienas prikals ir tas, ka tu aizbrauc un tev ir privātā ekskursija, kur tev parāda lietas un tu redzi, kā viņi tur vēl rūkā. Viss. Un tad tu dzer un negulēt. Un nākamajā dienā tad sestdienā sākās lēnām. Tad dzer atkal un atkal ej gulēt. Lai gan, tur nesākās lēnām, tur sākās diezgan ātri, mēs vienmēr noguļam. Ko? Pusi. Nu tā kā tas Tās. dienas sadaļa jau ir jau Jā. līdz 12 vai 2 kaut kādiem. Bija kaut kā... Es varu. Pagājuši gadu es laikam piecēlos normāli. Es kaut kā pastaigāju apkārt, kad viņi pārējie gulēja. Es laikam bez Valtera negribēju pirkt tur Berhardam lietas, jo viņam laikam bija skaidrā nauda. Tad mēs viņam nekad nenopirkām hudiju Berhardam, bet es sev dabūju hudiju vismaz. Es arī dabūju hudiju. Jā, mēs sev dabūju hudiju. Cikos jūs brauksiet atpakaļ no Fidija? Svētdien. Pirmdien. Cikos sestdien tev beidzos? Sestdien? Man sestdien beidzas. Sapratu. Nebūs tāpat tās jau var uz to vakarējumu. Nu. Jā, bet speciāli braukt uz atkarībā, kur notiek vakarina. Bet labi, pagājušajā gadā bija... Pagājušajā gadā bija trāša bija vieta. briesmīgi. Jā. I'm so sorry. Tāpēc mums bija ļoti jautri. Nebraucot uz vakarīņu. Jūs... Mēs neizbraucām nekad. Mēs samaksājām par tām biļetēm. Mēs beigās neizbraucām. Ko jūs ar tām čiepām kaut ko klipējāt? Mēs moku dzērām un mēs kaut ko darījām. Man šķiet, bija daudz jautrāk. Jo pirmais Fidī, kur mēs bijām, tā bija insane vieta. Tā kā, nu būtībā sajūta tā kā Latvijas Nacionālajā operā. Nu tā kā tāda ēka vienkārši ir tādu, nu tā kā atklātiem akmens un betona bluķiem iekšā. Nu tā kā reāli iespaidīgi. Lielais kultūras centrs. Viņi to Putina lēli kā piņatu daudzīja. Jā, tā kā burtiski pa gaisu lidināja zāru. Tā kā bija pirmkārt milzīgs zārs uztais, tā kā šitais te. Burtiski viņiem bija uztaisīts un tā kā lēle ar Putina uzlīmētu seju, kas ar striķiem pa gaisu lidinājās visiem pāri. Es domāju, tas bija Viņam tas bet viņam tas varētu būt viens no pirmajiem gadiem pēc Covid, maybe. Liekas arī, jā. Tāpēc bija ļoti daudz cilvēku tur un tad ar laiku tas samazinās. Jā, jo tā kā pagājušajā gadā tā vienkārši vieta bija trash. Nu tā kā, kaut kāds, nu tā kā ezītī taisīt, basically. Es biju amazed, ka es neatceros, kas to darīja, bet lai mums bija tas quests izdomāts, ko mēs jums izdomājām, lai to apsi dabūtu. Man liekas, tu Anniju izdomāji, ne? Nu, es ar Anniju galvenokārt to virzījām. Nu, bija kaut kas tāds, jā. Jā. Un tad es biju amazed, ka tur čīsta zāne bija vienīgā ar brain cells. Tur nevienam citam vai kaut kādu huļu tur runāja. Es pat neatceros. Nē, bija kaut kas tāds. Man arī bija smēli, ka mēs atbraucam ar šņabju pudeli. Un tā kā viens no uzdevumiem ir to izdzert.
Un tad, neviens neteica, ka tas jādara ātri. Bet viss vienkārši sastājās aplī, lai 5 minūtēs. No. Vajadzēja 2. Visi šķiet. Tas bija un... Jā. Es nezinu. Tas vakarīna, tas bilēs, viņi ir ļoti dārgi. Tā nav jābrauc, vienkārši apbrauc dzert. Čilot. Mēs nebrauksim uz vakariņu. Nopietni? Jā, bija daudz viens no jautākajiem vidī bija, kad es neaizbraucu. Jā. Nē, bet iepriekšos gados vakariņas. Es neatceros, kur aizpagājuši gadu bija. Es pagājuši gadu bija ok vieta, bet tas nebija tik liela kā pirmā reize. Jā, ne, jo tā pirmā tiešām bija iespaidīga. Nu, tā kā, tas bija reāli wow pasākums. Jā. Jā. Tie bija laiki. Jā. Labi. Mēs jau beidzām, ne, mums vēl līdz 6, liekas. Līdz 6. Ui. Cikos tev ir privāta stunda? 6. 6, bet darētu. Sakasīt savas smadzeņu šūnas līdz tam. Nu, vai ir kaut kas, ko es gribētu pateikt nākotnē? Ko tu gribi paprasīt? Paprasīt? Jā. Es neko negribēju paprasīt. Nu, šeit beidzam. Tiešām? Nē, nu, vai jūs gribat vēl kaut ko pastāstīt? Gan jau, paprasi. Jūs Jūs runāt, labprāt. Kaut kādi stāsti, ko es neesmu dzirdējusi no jums. Es nezinu. Kas ir seni stāsts? Baļķis. Viņa piedzīvoja. Viņai nācās tā šausmas skatīt. Viņai nācās vairāks montēt tad. Es nezinu, kāpēc es to izdarīju. Ne, bet uznest. Tas bija stilīgi, to baļķi uznest augšā. Kur glabājas tas Likvidēt saturs? Labāk nezināt. Tā bija tikai, tas nav nekur drivā, right? Nu, mana draiva. Tavā drivā, ok. Likvidēt to baļķi bija stilīgi. Jā. Es neceru. Caur balkonu mums bija 6. stāvs, un es Jā. vienkārši izmētātu viņu. Es neizsitu pirmā stāva logus. Bija 5. stāvā, bet jā. Jā, bija interesanti. Bija labi, ka es atradu to tukšo telpu vienkārši. Ne, Jā. ja tur varēja... Kā tu meklēji tukšu telpu? Vienkārši kojas, Man bija Kaspars tāda... meklēja tusiņu. Nē, literally. Bija loģika tāda, ka, ok, mums ir tā, cik tur... Nu, mums ir visas istabas ar balkonu, visiem bija istaba ar balkonu. Un bija tā kā, ok, mēs esam šeit, Alberts ar savējiem ir kaut kur pāris stāvu zemāk. Bet tieši tajā pašā vietā. Jā, tieši tajā pašā kolonnā, vai tāds, maybe kaut kas augšā ir, un tā es vienkārši parausu durvis, atveru, tur tukši un tāds hell yeah. Tagad ir Kaspars. Bet šogad būs tik daudz cilvēku tur vajag... Mēs būsim ap 30. Ko? Būs ļoti daudz. Jā. What? Ok, bet jums vajag... Viss pirmais kurs brauc vai kā? Jums vajag vienu istabu. Es nezinu, kāpēc es tev. Kas tur būs no pirmās dienas? Tu? Mēs Kārlis? būsim vakarā. Nē, jums vajag tā kā sadalīt, ka viena istaba ir tā, kura čista neies gulēt. Savukārt Kārli tur nevajag. Nu, tā kā visi vienā istabā, tie kuri negulēs. 30 cilvēki tur ir knapi 3 telpās salien. Es nezinu. Nu, tur 5. Nē, mums būs sava vieta. Pagājušajā gadā es gulēju uz grīdas, bija fāji. Nē, tā kā tīri par Ja tusiņu. tevā istabā. Nē, jums vajag kaut kā sadalīt tā, ka ir vienā istabā visi cilvēki, kuri neplāno gulēt. Nevajag citādi. Citādi būs to, ja grib gulēt, lai piešas Viņš nevajag asainot gultas. Not literally, bet... Jā, Mums arī bija tur saules loks, un viņš tā kā visu laiku bija atvērts. un čīkstāja loks. Mēs vienkārši otrā dienā. Es jums pateicu, lai jūs ar skoču aizlemējat, jā. Bet, skoči tik labi strādā. Nē, man vieglākais bija, ka vienā no gadiem sienas bija lipīgas tur.
Jā, tu tur biji, tu tā kā atgulēs pret to, un Jā. tu vienkārši vēl sos, tu pateici. Es burtiski atbalstos uz savas gultas pie sienas. Viņu mati pielipuši. Pagājuši gadu. Reids Emils bija. Nē, jā, jums arī pagājuši gadu. Jā, man liekas, ka jā. Nu, es aizpagājuši gadu bija arī, mēs bijām vienā istabā vienu gadu. Jā. No tā es to atceros. Man ir sajūta, ka jūs esat pārāk excited par FIDI, nevis par Fismadienām. Es nebraukšu uz Fidī. Es nevaru. Nē, nu, tur ir smieklīgāks atmiņas, jo mēs neorganizējam. Tāpēc, ka tur ir vienkārši unhinged. Jā, mēs vienkārši čilojam. Tā kā tev ir iedotas kojas, kuras tā kā, nu nezinu, tur viss mēbeles sumāri, nezinu, maksā 20 eiro. Sajūta ziņā. Nu tā kā, Nu jā. viss tur jau ir trēšots viss, un tā kā attiecīgi vienkārši... Bet, nu, Fismadienas vidī tas ir līdzīgas lietas. Es teiktu, Fismadienas ir labāks. Jā. Ja, viņam tur ir tikai viens tus un gājiens. Nu, viņš arī, nu tāds, Vai jā. lietuvieši būs uz Fismadienām šogad? Man liekas, Viņi nekad nav. Nekad nav. Ja viņiem eksāmeni ap to laiku ir laikam Ah. or something. No uz laivu braucienu un tā. Vienmēr var jautāt. viņam ir lielāka finansējums. Jūs redzat, ko viņi tur taisīt uz to? Jā, bet ar katru gadu izskatās, ka kļūst mazāk. Nu, pirmajā gadā tur bija visā ielā, tur tie karodziņi sakārti Jā. un viss kaut kas. Un, bet, jā, pēdējā gadā tur bija mazāk. Ka finansējums viņiem ir lielāks, jo viņus vairāk valsts atbalsta. Nu, viņi ir tā kā... Nu, tur laikam, ne tikai fiziķi ir, tur visādi. Tur salasās un organizē vienu lielu Jā, pasākumu. jo viņiem ir tā atšķirība, ka fiziku tur studē arī visi tie studenti, kas netika inženieros or something. Nu, ķipa, ka viņiem ir laikam beigās pieprasījums vai kaut kas tāds uz inženieriem, tehniskajiem, un vienkārši cilvēki netiek. Un attiecīgi viņi aiziet uz fiziku, tāpēc arī viņiem viss pagrabs. Tur ir daudz praktisku cilvēku, jo viņi visi grib kaut ko šiverēties ar rokām. Nu, tur galdniecības milzīga telpa, milzīga datoriķu, nu, ķipa, kaut kāda elektronikas nodaļa telpa. Nu, tu kāds rītā Kaut kas viņam tāds tur bija, jā. Jā, jā. O, es zinu. Viņam ir tas sex room. Jā, vairāk. Nē, tas ir. Tā vairākas dīvainas telpas. Es vienīgā biju patīk sex room, tu nezinu, par ko ir runa. No, jā. Tikai es tur biju, nu labi. Viņam vienkārši telpa ar spilveniem daudziem, or something like that. Es nezinu, kā, nē, viņi gan jau to izmanto, lai piepildītu kaut ko ar to. Nu jā. Nē, Fismadienas. Es atceros, ka es taču man šeit, ka, nu, man liekas, katru gadu Fismadienās palieku vienu nakti, pa nakti zemā, hamakā, 7. stāvā guļu. Man liekas, ka visus 3 gadus es esmu tā darījis. 2 noteikti. Bet man liekas, šogad. Jā, pagājušajā mēs ar bērniem tur gulējām. Vai ne? Jā. Jā. Kāda pēc afterī? Nē. Man liekas, svētdien. Pēc dekorēšanas. Pēc dekorēšanas. Jā. Man kaut ko ļoti Tu biji zinātņu? Jā. Pagājušajā gadā es Pagājušajā gadā jūs vispār visu laiku bijāt zinātņu māja. Tas bija tik crazy. Jā, es rakstīju savu bakalauru savā kabinetā. Jā. Es atceros, mums vienu reizi bija tā, ka mēs šeit sēdējām ar Kārli un Lienīti līdz 11 un vienkārši pļapājam. Un kāda random brīdī atnāca Alberta. Naktī. Es atceros, ka mēs šeit visi gulējām, tad daži ienāk un tur Sergejs guļ uz zemes, un visi sapīdēļ. Jā! Bērni, ko tu atcerējies, kas tev ir? Man ir viens ļoti epis video, kurā mēs, ne pagājušajā, bet mēs 2 gadiem devāmies gulēt. Es atbalstu sastādīt savu hamaku, sadīties stāvus atbilstoši sabīdīt tos dīvānus. Mēs loud enough, bro. 7. stāvā? Jā. Tevi tu nezinu ar jogas cilvēku kā man. Nē, bet mums 2 gadiem izdevies. Man nekad nav trizinuši. Tāpēc, ka 7. stāvā tie ir vienīgie 2 stabi visā zemā, kur ir kaut cik salīdzinoši tuvu, lai novilktu hamaku. Es Nekur citur nezinu, vai es palikšu panākt šogad. Tā. Vienu dienu. Nē, nu pēc dekorēšanas un varētu izgulēties gan jau. Nu, tie optometristi jāmāc no rīta tajā dienā. Nu, tad tev tālu nebūs jāiet. Šeit actually pēdējā laikā man slikti guļās.
Bet tagad jūs redzēsiet 5. stāvā ir tie mīkstie, tie tur Tie spilveni krēsli, jā. Jā. Tie varētu būt labi. Bet, 5. stāvā. Nu jā, nē, tev Tieši kā. guļāns garām no rīta iet. Tur viens bobzītis. Vai no apsargs arī kaut kādā. Jā, apsargs Kad viņš ir neguļ. Mums ir jāmas apsargs, viņš man liekas ir tā kā stingra. Nu, čipa laikam. Jā. Bet, es nezinu, viņi visi guļ. Nē, es gan jau aiziešu mājās. 4:15 notiks atklāšana. 3:15 ir tā, vai 3 ir tā grāmatas atklāšana, kur arī. Jā. Es pabūšu, paskatīšos. Ja man nebūs kaut kas jāņemās cits pirms tam. Bet esmu excited, būs epic. Kūka jāpasūta. Man kūka ir pasūtīta, bet viņi nav pasūtīti. Kuru mēs Es viņu apmaksāju vispār pēc pizbadienām, un šeit pat. Ja man finanses kaut kā lēnām nāca. Jā. Nu, ķipā, es arunāju visu, bet Jā. galvenais ir pasūtīt. Kuru kūku tu pasūtīji? Tur būs par to nobalsoja. Jā, Tas mēs nebija mans balsojam. lēmums. Mēs balsojam. Bija kūkas tastings? Ko? Jā, mēs pasūtījām, mums ir Nē, viņiem burtiski. Es aizmirsu. Pagājušajā gadā es jau gribēju, bet es par vēlu iedomājos. Viņiem, tu no tās pašas... Jā. Viņiem ir, tu vari pasūtīt, viņi uztaisa tev kūkas sample tastingu, tā kā, ķipa viena kūkura ir gabaliņi no visām, vai ļoti daudzām, kuras tu izvēlies. For this reason. To būtu labi zināt iepriekš, jā. Jāieliek atgādinājums. No bildītēm tur sarkanā velvet uzvarēja. Ok. Jā. Jo man pagājušajā gadā ir tik garšo tā kūka. Tev garš. Ko es izvēlējos? Tev negaršo? Tur bija ogas. Nu, tāda sulīga forša. Tas bija makarūni. Yeah? Whatever you... Daži. Jā. Makarūni bija fancy gabals. Bet nē, būs forša. Es domāju, tur viss laikam ir sarunāts. Kas runās un tā. Sarunāts, kas runās? Sarunāts, kas runās. Doma ir, mēs vēl sarunājam, ka Fizmadienu baneri var iekārt starp tiem kolonnām, kas ir 2. stāvā. Jā. Es vienkārši gribu jau Fizmadienas. Man nepatīk gaidīt. I'm good. Man Varētu nolasīt. labāk izdomāju, ko es likšu Instagram, kad būs 10 dienas līdz Fizmadienām. Jā. Es esmu izdomāju. Ka būs viena diena līdz Fizmadienām, tad to mēs nofilmēsim. To es nofilmēšu. Bankrats laikam piekrit. Jā. Jā, 10 dienas. Tas drīz, jā. Jā. Dievs, nu labi. Nu, kaut ko izdomāšu. Es postošu. Es likšu mokāstu. Jā. Tā kā 10 sekundžu ilgs klipus vienkārši. Tu vai 4 dienām samontēs? Šito? Es varu šodien jau Tev ir kaut kas jāmontē? Wow. Nu, nē, nu man... Tu arī teici, ka pa stundu uzzīmēsi dzīvnieku. Ar mokāstu man Hello, ir Čiģi, pat tehniskas problēmas. Man ir problēma ar datoru vairāk. Tā kā nav grūti samontēt mokāstu. Ir grūti viņu eksportēt. Jo viens dators man nestrādā, otrais arī. Superdators. Vienkārši pa 1 sekundi. Ir taču 5. stāvā logā tā reklāma uz Hupica. Jā, kaut kas tāds ir. Nu, es ceru, ka mokās būs līdz Fizmadienam, nevis pēc Fizmadienam. Pretī maču. Tuvojās Fizmadienas! Jā. Nē, Nu, nākamās, visu laiku tuvojas Fizmadienas, izņemot, kamēr viņas notiek. Tikai vienu nedēļu gadā netuvojas Fizmadienas. Jā. Jo vispār jau laiku viņas tuvojās. Sure, whatever. Jā. Nē, nu, pretī maču mani gandrīz nekas neuztrauc. Viss tā kā ir būtu progresā vienīgais gada Fizmats, es domāju, mani nogalinās. Like Jesus Christ, ar visu ņemties. Tu vari pieteicies šogad. Pagājušajā tu nevarēji. Līdz kuram? 19. aprīlī. Jā. Es plānoju pateikt. Tā iedomājos, un tad es tā padomāju. Nē, es visu varu pieteikties. Ko vajag izdarīt, lai pieteikties? Tev vajag burtiski vai nu, lai tu
Nu, tā vajag uzrakstīt par sevi, tā kā ko tu, tur kaut kāds atzīmes, tur kaut kādi zinātniskie sasniegumi, kādi sociālie sasniegumi. Un tad tev vajag ierakstīt 3 vārdus, kuri studentiem, kuri ķipa tevi atbalsta. Nu, tu sarunā, ka, ja tu mani atbalsti gada fizmetam, viņš pasaka, jā, un tad, ok, čau, tu ieraksti vārdu. Un tad tev vajag 3 tādus Vai sarunāt. kāds to pārbauda, ka tas cilvēks tevi atbalsta? Vai... Nē, Nepārbauda. es nezinu, es to nedaru parasti, bet gan jau nē. Nu, to neņem vērā, kas to iesniedz. Vai arī tev var pierunāt vienu mācību spēku, kas tevi atbalsta, un tad tur nav viņam, jā. Tad nevajag 3 sarunas. Tos, tad tur var... Un es esmu mācību spēks, to varu... Es vienkārši iesaku. Nu jā. Cerams būs, kas pieteiksies, cerams būs, ko apbalvot, un cerams, ka būs balva. Katru smokāstu Sistos lampiņu. mēs taisām bildītes uz Polaroidu, ko es gribētu radīt. Es nemāku sēdēt šeit. Es arī nemāku sēdēt. Tā kā kājas šeit ir kaut kāds uņķi, pagaidi. Ak, Dievs, tik Es liela vienkārši stāvu. problēma, jums ir tik garas kājas, jā. Es varu stāvēt vienkārši. Un es sēdēšu Kā tev ir framingu? kājas. Es teiktu, strādā. Nē, jau tev pēc Ne jau karogam priekšā. Es nedomāju, ka viņi aizklāta kļūda. Are you guys ready? 3, 2, 1. Thank you! Un mums vajag pabeigt mokā. Pagā, vai kamerā jūs nesat? Jūs varat uzlēt kājas. Tad kaut kas filmējas tad? Jā! Jā. Un nebija vēlreiz. O, viss. Kā mēs pabeigts.